Dārgie draugi, mani sauc Ilona Kirse, un šodien es jums gribu nedaudz iedot dažas receptes veselības profilaksei vai atveseļošanai tieši rudens ziemas periodā. Vairāk šī informācija ir kursā naturopātijas pielietošana elpošanas ceļu sistēmas slimību profilaksei un atveseļošanai. Tur ir diezgan garš kurs. Viņš ir ierakstīts ieraksta formā, kā webinārs, un to jebkurā mirklī, ja ir vēlēšanās, jūs varat man uzrakstīt, un jūs to varat iegādāties un noskatīties jebkurā jums ērtā laikā. Kā jau es teicu, tie, kas mani nepazīst, mani sauc Ilona Kirse. Ar ārzniecības augiem darbojos vairāk kā 16 gadus. Parasti kā atskaites punkts ir mans dēls, kuram šobrīd ir 19, un tad, kad viņam bija gadiņš, viņš nokļuva reanimācijā, un to es, teiksim, skaitu par mirkli, kad es sāku iet pavisam citu taciņu. Es nokļuvu dzirdniecības skolā, kur tika stāstīts par daudz dažādām metodēm, un man visvairāk uzrunāja tieši fitoterapija, ārstniecības augu pielietošana, ko es arī sāku darīt. No sākuma tas bija mans dēls, tālāk, protams, arī ģimene, profilakse, un šī tēma man tik ļoti interesēja, kad es ieguvu otru augstāko izglītību. Man ir specialitāte ambulatorā medicīnas māsa. Tāpat es esmu mācījusies tieši fitoterapiju pie daudziem dažādiem meistariem, gan šeit Latvijā, gan arī Krievijā. 2 gadus mācījos arī funkcionālo un klīnisko nutricioloģiju, un arī joprojām turpinu mācības, jo tas viss man ļoti interesē, un man liekas, jo es vairāk mācos, jo es mazāk zinu, jo šī pasaule par augiem ir tik plaša un tik interesanta, un tas ir stāsts par pieredzi. Katrs speciālists nodod savu pieredzi, ko viņš daudzu gadu garumā ir uzkrājis, pielietojis, un pēdējā laikā ļoti bieži tiek secināts, ka nevienmēr viss tas, kas ir rakstīts plašai publikai grāmatās, ka tas viss tiešām tā arī strādā. Bet, tad ķersimies klāt pie dažām receptēm, ko jūs varat tātad darīt savas veselības uzlabošanā, profilaksē, jo es uzskatu, ka vispār profilaksijā ir visa pamats. Protams, ir ļoti daudz dažādu instrumentu, kā mēs varam darboties ar veselības profilaksi, kā mēs sevi varam atveseļot, kad sajūtamies slikti. Metodas ir ļoti daudz un dažādas. Pa lielam fitoterapija, homeopātija, aromaterapija, apiterapija, tas viss ir par naturopātiju. Ja? Tātad par lietām, kas ir dabīgas, kas ir dabīgā ceļā izveidojušās un ir ar mazākām blakus parādībām. Protams, ka jāsaka, ka ļoti svarīgi profilaksē ir arī uzturs, ko mēs ēdam, kā mēs ēdam, cik bieži mēs ēdam, ja arī kvalitatīvs ūdens, vai mums ir pastaigas svaigā gaisā, jeb tikai caur dienu slēgtās telpās, kā mēs guļam, cik daudz mēs stresojam. Tas viss ir par veselības profilaksi. Un daudzu gadu garumā es cenšos izglītot par to, gan par miegu, gan par stresu, gan par veselīgu uzturu, lai mēs kļūtu veselāki un tā tad arī mazāk slimotu. Kādas tad ir priekšrocības tieši fitoterapijai? Pirmām kārtām mēs varam lietot ilgstoši, mainot sastāvu, bet iedarbība mums paliek, un vispār iesaka lietot augus vairāk maisījumos, tad mums ir mazāk blakus parādības. Maisījumam, protams, ir jābūt sabalansētam, jo tad, kad mēs lietojam ļoti ilgi kādu vienu augu, tad agri vai vēlu viņš parādīs savas blakus parādības, jo katram augam tādas ir, katram tikai, protams, ir individuāls sastāvs, laiks, jā, un arī šī sinerģija ar konkrēto cilvēku organismu. Bioloģiski aktīvās vielas ir līdzīgas mūsu organismam, līdz ar to, kad mēs viņus uzņemam, tad viņas ļoti sabalansēti iekļaujās mūsu kopējā organisma sistēmā. Tad, kad mēs lietojam augus, mēs ne tikai ārstējam mūsu galveno saslimšanu, bet arī daudzas pavadošās, jo iedarbojās uz organismu plaši, netiek izrauts kaut kāds viens orgāns
no visa organisma. Arī lietojot ārstniecības augus, tiek stimulēta paša organisma aizsarga funkcijas, jā, tātad, lai organisms pats ieslēdz savus pašregulācijas, savus atjaunošanās procesus. Blakus parādību, kā jau es teicu, bieži vien ir maz vai nav nemaz, vai mēs viņus varam ierobežot. Protams, ja mums ir zināšanas par to, kādus augus mēs lietojam, priekš kam mēs viņus lietojam, kādās formās, kādās devās, tas viss noteikti ir ļoti svarīgi. Un arī vai mēs vispār esam, teiksim, par sevi padomājuši plašāk, izvērtējuši savu dzīvesveidu, miegu, stresu un daudz dažādus faktorus, kā medicīnā saka, ievācam pilnu anamnēzi, un tikai tad mēs varam holistiski pieiet pie šī konkrētā organisma. Nu, nav pareizi, ja mēs ārstējam nevis cilvēku, bet tikai asins analīzes, piemēram, vai viens konkrēts augs tiek pasludināts par panacēju, ka viņš ir derīgs pilnīgi visiem. Jo, nu, nevienmēr tas tā ir, un mūsu organisms katrs ir unikāls. Mēs katrs cilvēks esam piedzimuši unikāli, līdz ar to arī augi mums ir konkrētam organismam jāpiemeklē. Ļoti daudzus augus mēs varam savienot ar ķīmiskiem medikamentiem, ja mums ir kādas hroniskas slimības. Protams, ir augiem, kuriem ir ierobežojumi, un vienmēr par to arī būtu jāpainteresējās, vai lietojot augus nav kādi ierobežojumi, kas samazinās, piemēram, ķīmisko medikamentu iedarbību, bet sāsinās, piemēram, viņu blakus parādības. Nu, un kopumā, protams, ka augi iedarbojās maigāk, pakāpeniski, ja mēs ievērojam pareizu to lietošanu. Un kā jau teicu, uzskatu, ka veselības pamats ir šī te profilakse, negaidām saslimšanu, un tad tikai sākam domāt, ko tam man tagad darīt, jo pa lielam saslimšanas hroniskas slimības veidojās gadiem. Mēs vienā dienā nesaslimstam ne ar cukura diabētu, ne vienā dienā mēs dabonam infarktu, ja. Tas viss ir veidojies jau daudzu gadu garumā, īpaši no mūsu dzīvesveida. 50% ir mūsu dzīvesveids, un tas ir tas, ko mēs spējam ietekmēt. Mēs varam doties pastaigās, mēs varam censties lietot veselīgu uzturu, mēs varam papildus lietot dažādus instrumentus. Mēs varam arī mācīt saviem bērniem pirms ēšanas mazgāt rokas, pēc labierīcību apmeklēšanas nomazgāt rokas, neēst dārzeņus, augļus nemazgātus. Mēs varam kopā iet pastaigās, mēs varam iet dažādās sporta aktivitātēs, mēs varam iet gulēt šodien, nevis rīt, mēs varam nelietot gadžetus pirms miega, un šādus te mēs var uzskaitīt ļoti, ļoti daudz. Un tas tiešām ir atkarīgs pilnīgi no katra cilvēka. To nevar izdarīt neviens cits viņa vietā. Nu, lūk, bet ja mēs atgriežamies jau pie mūsu tēmas, pie fitoterapijas, rudens, ziemas periods ir tāds periods, kad mēs tomēr slimojam vairāk, un arī laikapstākļi bieži vien ir vēss un mitrs un nepatīkams, tad vienmēr mums mūsu platuma grādos ir pieejams skujas. Viņas ir pieejamas cauru gadu. Nav neviena brīža, kad mums šīs skujas nebūtu pieejamas, un ziemas periodā šajās skujās bioloģiski aktīvo vielu daudzums tieši palielinās. Un tas ir tas brīdis, kad mēs varam viņus sākt izmantot. Arī tad, kad ir milzīgs sniegs, mēs skujas vienmēr varam aiziet un salasīt. Un varam pagatavot sev tādu veselības dziru, samaļot skujas ar cukuru, pievienojam citronu sulu, un tātad šo te veselības dziru lietojam pa vienai teikarotei vienreiz 3 reizes dienā. Protams, esam uzmanīgi, ja mums ir kaut kādi akūti stāvokļi nierēm, aknām, ja mums ir kaut kāda individuāla nepanesamība vai alerģiskas reakcijas, tas viss ir jāņem vērā. Un arī, ja jūs tādu maisījumu lietosiet pirmo reizi, tad ieteicam šo teikaroti sajaukt ar ūdeni un tik koncentrētu uzreiz neuzņemt. Patestēt savu ķermeni, kā viņš jūtās, pierast pakāpeniski, un tad, ja ir nepieciešamība, to devu paaugstināt. Nu, un šādu te veselības dzērienu ir ieteicams lietot kursa veidā, kā saka, ik pa laikam. Tad, kad mēs esam saslimuši, tad ļoti svarīgi ir
noteikti lietot pietiekami daudz šķidruma un lietot jau sabalansētus augu maisījumus, kas mums var, teiksim, ātri atveseļot. Akūtos stāvokļos ir svarīgi lietot tēju regulāri katru stundu. Šo konkrēto maisījumu lieto pa 1/4 daļai glāzes katru stundu, un tas kāpēc pirmās dienas maisījums? Tāpēc, ka ļoti akūtos stāvokļos mēs veselu diennakti tātad dzeram pastiprinātu šo te maisījumu. Pēc diennakts tad jau mēs varam pāriet uz 4-reizēju lietošanu pa pusglāzei. Jo tad, kad mums ir akūti stāvokļi, ļoti svarīgi ir tieši palīdzēt organismam pirmajā dienā, lai šī te saslimšana tātad neizplatītos plašāk un neiedzīvotos jau kaut kādās komplikācijās. Tālāk, ja mums ir piemetušās, piemēram, iesnas, protams, ka citi saka, ka iesnas pāriet nedēļas laikā, un daži cilvēki saka, ka iesnas pāriet 7 dienu laikā, un ir reizes, kad neiesaka vispār neko nesmērēt, ne pilināt degunā, bet mums tas diskomforts vienalga ir, un tomēr, ir reizes, kad mums tomēr patīk. Un arī tas ir diezgan noderīgi, ja mēs varam kaut ko veselīgu arī tā kā šajā virzienā veikt. Ir dažādas ziedes un eļas, kā macerāti, ko mēs varam pagatavot. Par to visu es stāstu arī savos padziļinātajos kursos, kur nesen septembrī ir sākušies. Bet, ja kādam ir ļoti liela interese pievienoties, tad noteikti var pievienoties jebkurā mirklī, jo šobrīd mēs mācāmies attālināti caur Zoomu, jo tad var cilvēki no visas, tā teikt, no visas pasaules pievienoties, un tie, kas varēs, tiem būs noslēgumā iespēja tikties maijā vai jūnijā pļavā. Mēs kopā apskatīsim dzīvē to, ko esam runājuši, gatavosim ziedus, gatavosim sīrupus, un tā tad darbosimies arī praktiski. Un ziemas periodā tad mēs apgūstam teoriju. Jau daudzas lietas arī varam sākt praktizēt, ja esam sākuši, jau ievākuši kādus augus, tad daudz ko arī varam pagatavot. Un viens no veidiem, ko mēs mājās varam pagatavot, tās ir dažādas ziedas, kuras pēc tam mēs varam izmantot, teiksim, tad, kad mums ir iesnas, piemēram. Vēl viens universāls līdzeklis pie iesnām ir kastanis. Un tagad ir rudens, un vēl kastaņi ir pieejami, tā kā katrs var salasīt sev šos te kastanīšus, un tātad mums viņus ir jāatdala šī te brūnā miziņa, un tātad mēs izžāvējam atsevišķi, brūno miziņu atsevišķi un baltumu atsevišķi. Un tad, kad mums ir piemetušās iesnas, tad mēs šo te izžāvēto balto pulveri samaļam, balto vielu samaļam pulverī, un tātad šo te pulverīti, mērķis ir tātad ievadīt degunā. Sajūtas ir nepārāk patīkamas, ir īpaši, ja mēs iešņaucam dziļāk, bet šis te pulveris ļoti labi tīra deguna dobumus, vēl kā ārā visādus sablīvējumus, sastrutojumus un gļotis un tam līdzīgi, var pat sajust sildošu efektu. Tāpēc, pirmajā reizē nevajadzētu pārdosēt, mazlietiņ, bet, tā tad un rēķinamies, ka uzreiz jābūt ir kabatas lakatiņam, lai tas viss nāk laukā, mums asaro acis, mums pil deguns, mums viss process tur ir sācies. Tā kā, tas tāds universāls līdzeklis, ko var pielietot, ja, teiksim, iesnas sāk veidot kaut kādas komplikācijas, un mēs jūtam, ka tās jau vairs nav parastas iesnas, bet ka mums jau tur kaut kas iet dziļāk. Vēl ir labs līdzeklis koloidālais sudrupts. Iesaku katram viņu mājās arī turēt. Arī universāls līdzeklis, derīgs ir gan degunam, gan kaklam, gan ausīm, gan acīm, kopumā viņš arī stiprina imunitāti, ja mēs viņu lietojam tīrā veidā, ir nopērkams šķidrais, kuru drīkst lietot iekšķīgi, un tātad, ja mēs gribam stiprināt imunitāti, tad mēs atšķaidam veselu pipeti ūdens glāzē un tātad šo te izdzeram. Ja mums vajadzētu dziedēt gļotādu, tad mēs nelielā ūdens daudzumā atšķaidam tādu mazāku daudzumu. Bet šis koloidālais sudrabs ir pieejams arī gēla formā. Piemēram, ja mums ir
kaut kādas ādas problēmas, jā, tad mēs varam šo te gēlu smērēt. Un tāpatās arī viņš ir pieejams spreja formā, kad mums ir iesnas, jā, speciāli skalot varam degunu. Otrs universāls līdzeklis ir propolis, vai nu propolis seļā, vēl ir arī pieejams propolis spirtā. Universāls ar to, ka arī propolis stimulē imūno sistēmu. Viņš ir gan pret vīrusa, gan pret mikrobs, gan pret sēņu. Līdz ar to šo propolisu, piemēram, eļļā var droši tātad atkal smērēt degunu, smērēt kaklu, smērēt kaut kādas bojātās vietas uz ādas. Tāpat tās arī, ka, piemēram, ir kakla sāpes, tad šo te propolisu eļļā vienu teikarot izdzerot, mēs tā lēnām izdzeram un jūtam, kā tas propolis eļļā, jā, teiksim, izklāj šo te kaklu, sajūtam arī nedaudz atvieglojumu un ļoti labi dziedinošu procesu. Ilgstošākam periodam iesaka lietot arī propolisu spirtā, atšķaidot tā tad vai nu ar ūdeni, vai nu pat ar pienu. Bieži vien tieši atšķaidot pienā, iedarbība pat ir stiprāka. Un atkal kursa veidā. Nu, un vēl dažas tādas receptes, piemēram, tad, kad esam saslimuši vai gribam profilaktiski izdzert atkal kursu, mēs varam izmantot sētložņu ar pusteika karoti uz glāzi, noturam 10 minūtes un tad mierīgi izdzeram. Šāda tēja tonizē organismu, piedod spēku. Sētložņa gan skaitās pie mazindīgiem augiem, tāpēc nevajadzētu viņu pārdozēt, nevajag lietot tātad lielas devas un arī nevajag viņu ilgstoši noturēt. Nav pieļaujams, ka jūs, piemēram, no rīta viņu apliet un tikai pēc pāris stundām atceraties, ka viņu vajadzētu izdzert. Tad viņa būs ļoti koncentrēta, bet tādu nelielu, vāju tēju, teiksim, kursa veidā vai atkal pēc slimības, tā kā atkopušanās laikā, rehabilitācijas laikā droši varat kādu laiku izdzert. Tad ir tāds augsts kā pilsētas bitene. Ar šo mēs varam skalot kaklu, ja mums ir mutes un kakla iekaisumi. Un arī pa pusglāzītē mēs varam izdzert iekšķīgi, darbosies gan kā sāpes mazinošs līdzeklis, gan pretiekaisums, gan arī organismu stiprinošs. Atkal, ja ir, piemēram, saaugstēšanās un sāp kakls, jā, tad bieži vien ir ļoti svarīgi nevis tikai lietot iekšķīgi tēju, bet arī šī kompleksā darbība, tātad, nu, pie kakla, jā, arī kakla skalošana. Ancītis ļoti arī vērtīgs augs, iesaku parasti viņu visiem turēt mājās, vismaz nedaudz savāktu. Arī ļoti labi var pielietot, ja ir viss, kas saistīts ar kaklu, līdz pat balss zudumiem un aizsmakumiem. Un arī ar ancīti tātad skalojam kaklu, taisam inhalācijas, kā tēja ļoti labi iedarbojās arī uz aizkuņģa dziedzeri. Tāpēc, nu, tiešām ļoti, ļoti vērtīga. Un vēl viena recepte par bietēm. Bietes mūsu platumgrādos ir tāds labi pieejams līdzeklis. Ja? Šeit noteikti mums vajadzētu bietes, kas ir no mūsu pašu zemniekiem, atbalstam mūsu cilvēkus, atbalstam zemniekus, kas ir audzējuši un cenšamies pirkt no viņiem dārzeņus. Un atkal, ja ir šīs te hroniskās angīnas, tonzilīti, jā, tad mēs varam gatavot sev šādu te sarīvētu biešu dzērienu, kuram tiek pievienots etiķis. Un tā tad mēs skalojam ar šo 5-6 reizes dienā. Kakls vispār ir tāda interesanta lieta. Bieži vien, teiksim, ja ar iesnām un klepu mēs tiekam galā, tad citreiz kakls bieži vien ir vājais punkts cilvēkiem, un, nu, grūti, teiksim, ir pilnībā tikt vaļā no šīm te kakla sāpēm, jo ir reizes, ka liekas, ka kakls vairs nesāp, un tad atkal kaut kas tur kaklā kņudina. Viena no versijām ir arī tā, ka tomēr tur sakrājušies dažādi mikrobi, tātad baktērijas, vīrusi, un viņi vienkārši ik pa laikam ceļ to savu galvu. Bet jāatcerās arī tas, ka viņi ietekmē arī visu mūsu organismu. Tāpēc vajadzētu censties tās kakla sāpes tomēr izārstēt tā kā līdz galam.
Es ceru, ka šīs te receptes, kāda no jums noteikti kāda recepte jūs uzrunās, un jūs varēsiet pielietot gan profilaktiski, gan arī tad, kad jūtaties sasirguši. 8. novembrī plānojās tikšanās klātienē vīraku darbnīcā. No ārsniecības augu pulveriem gatavosim vīrakus, kurus pēc tam mājās jūs varat kūpināt, arī rudens, ziemas sezonā, kad ir vairāk vīrusu klātbūtne, tad šī mājas izkūpināšana ir ļoti noderīga, jo tādā veidā mēs arī uzlabojam gaisa kvalitāti. Tāpēc visiem, kam ir interese padarboties praktiski, parunāsim par 10 dažādiem augiem, kurus mēs izmantosim vīraku gatavošanā. Katrs varēs pagatavot sev arī vīrakus no tiem augiem, kas viņu būs uzrunājuši. Parunāsim arī par to, kādas vielas būtu jāpievieno, lai tas vīruks, teiksim, turētos un labāk degtu. Par to visu runāsim klātienē. Ja kādu uzrunā, tad rakstiet lūdzu uz e-pastu vai telegram kanālā man personīgi uz pieteikšanos. Vietu skaits ir kā vienmēr ierobežots, jūs jau zinat, man ir individuāla pieeja, un tāpēc es neņemu daudz cilvēkus, lai katrs varētu, teiksim, saņemt to, ko viņš ir ieplānojis, tā kā sadzirdēt un arī noskaidrot savus personīgos jautājumus bieži vien. Tāpēc, maksimums tie 7 cilvēki. Šobrīd tā kā pāris vietas vēl ir brīvas, tā kā droši rakstam un tiekamies ar jums klātienē. Kas nav piesakojuši, droši var vai nu caur šo te QR kodu vai ar šo te saiti tātad piesakot Telegram kanālam, kurā es cenšos tātad likt visaktuālāko informāciju. Tur ir visvairāk nekā citos sociālos tīklos. Un arī domāju kaut kā viņus nedaudz samazināt un atstāt dažus tikai svarīgākos, kur var saņemt visu aktuālo informāciju, kur var uzdot arī jautājumus. Tā kā paldies, ka jūs mani klausījāties. Droši varat padalīties ar šo video, ja zinat kādu, kuram tas būs noderīgi. Esam veseli, uzturam sevi mundrumā un tiekamies tad ar jums citās reizēs. Tā!